Otrā pusfināla sērijas spēle starp Florbola klubu Ķekava un Ķekavas Buldogiem ir aizvadīta, un šajā mačā pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 14-5 izcīnīja Ķekava. Sērijā rezultāts 2-0. Man līdzās komandas uzbrucēja Elizabete Bērziņa. Tavs komentārs par šīs dienas maču? Šīs dienas mačs ļoti rezultatīvs, kā redzam. Par to ļoti liels prieks. Ļoti daudz visādu, tā teikt, asumu bija arī. Neskatoties uz rezultātu, mēs kāpēc, ka var asuma arī izvērtās. Tomēr play-offs kā nekā. Bet kopumā spēles par labu. Rezultāts vien to rāda, ka viss ir kārtībā. Mēs ejam uz savu mērķi, dodamies lēnām, tipinām un tad jau skatīsimies. Vakardien +4, šodien +9. Kas, tavuprāt, šodien sanāca labāk nekā vakar? Kas šodien sanāca labāk? Kas šodien sanāca labāk nekā vakar? Es pat īsti nezinu. Varbūt vakar varētu teikt, ka tā kā tā bija pirmā play-off spēle, tad varētu teikt, ka tas uztraukums no sākuma noteikti bija, kas varbūt arī dažām meitenēm nelika būt tik drošām. Šodien tad atkal tā spēle bija tāda drošāka, meitenes pat vairāk atslāba, bet varbūt cits brīdis pat daudz atslāba, kas atkal no viena grābi otrā ir. Bet jā, meitenes bija vairāk atslābušas un arī uzreiz uzņēmās uz sevi, gāja. Tad, redzams, ka arī iet, un es domāju, uz to es arī liku, kāpēc ir šī atšķirība. Nākamajās brīvdienās divas spēles. Rezultāts sērijā 2-0. Kādus secinājumus var izdarīt pēc aizvadītajām divām spēlēm un uz ko, tavuprāt, būs jāliek uzsvars, lai Ķekava jau nākamās svētdien varētu nodrošināt vietu finālā? Uz ko man jāliek uzsvars? Es domāju, pašlaik viss strādā ļoti labi, kā redzams, ir 2-0 sērijā ar pārliecinošu rezultātu. Es uzskatu, ka tieši neko nevajag mainīt. Viss iet, tā teikt, vilciens iet uz priekšu un neviens vagons nepuksē un nevalkas pakaļ. Tā kā viss ir kārtībā, mēs varamies uz priekšu. Es nezinu, varbūt atskatīsimies, kā mums ies spēle, varbūt kaut ko mainīsim vai ko, bet pašlaik viss ir kārtībā un es domāju, ka, ja varbūt tikko nekrātē, bet es domāju, ka mēs tāpat arī spēlēsim. Paldies par interviju! Lūdzu.